Tie šķiet ir atslēgas vārdi runājot par kopā dejošanas tradīciju Latvijā. Deja vispār un savās aktīvajās izpausmes formās kolektīvas darbībā sevī ietver milzu un daudz pašizteikšanās, kopā saplūšanas, tiešas un pastarpinātas enerģijas nodošanas iespēju. Tā ir mūža izglītības, aktīvas atpūtas, garīgās bagātināšanās līdzeklis, gan sabiedrības vides un cilvēku kā šīs sabiedrības locekļu kvalitātes veidotāji. Dziesmu un deju svētki ir šī procesa virsotne. Deju svētku pamats neapšaubām ir paši dejotāji. Kopā dejošanas tradīcija Latvijā ir dzīva un radoša, un 21. gadsimtā šķiet rada cilvēkos arvien lielāku interesi. To visprecīzāk raksturo dalībnieku skaits deju svētkos 80 gadu garumā. 1937. gadā pirmos vispārējos aizsargu vingrošanas un tautas deju svētkos piedalījās 720 dejotāji. 1990. gads 10. deju svētki un 5000 dejotāji. 2013. gads 15. deju svētki pulcē 14764 dejotājus. Veidojot 15. deju svētku dēļ Lielzuduma tēva laikas prologu vai to, radās doma parādīt katra deju kolektīva māju vietu, jeb dzimto pusi. Tādējādi tika izveidota savdabīga dejojoša Latvijas karta. Vērojot šo karti, rodas pārdomas, kāpēc Ziemeļu Kurzemē un Dienvidu Kurzemē cilvēki dejo mazākā Latgales pierobežā, vai 70 dejojošas vienības, ja deju kolektīvi Rīgā ir daudz, ja pilsētā dzīvo 715 000 cilvēki. Bet pats galvenais jautājums, kas ir tas, kas mūsdienu cilvēkam, un tomēr tik lielā skaitā, liek atrauties no ikdienas dzīves ritma, darbiem, mācībām, it kā ērtiem vakariem mājās un 2 reizes nedēļā nodarboties ar šo komplicēto mākslas žanru. Cilvēkiem, kuri šajā procesā ir vērotāji, jeb skatītāji un nav cieši saistīti ar deju, varbūt latviešu dejošana šķiet absolūti vienkārši. Patiesībā tā ir nepārtraukta mācīšanās un trenēšanās, jo latviešu dejām ir 10 roku pozīcijas, jeb stāvokļi, 7 kāju pozīcijas, 32 pamatsoļi, kurus visus var izpildīt uz priekšu, atpakaļ sānis pa labi, sānis pa kreisi un griežoties. Latviešu dejā visbiežāk sastopamais solis ir polka, kuru ir aptuveni 40 veidi, daži piemēri - sīkā polka, adatiņa polka, trakā polka, vēlna polka, tecinas polka, vieglā polka. Latviešu deja ir pāru deja, tāpēc svarīgi elementi latviešu dejā ir satvērieni un aptvērieni kopumā, to ir 20. Piemēram, slēgtais aptvēriens, aptvēriens ar sānas sadotām rokām, alkoņu satvēriens, satvēriens ar pirkstiem uz augšu. Latviešu deja ir ornamentāla deja, jo latviešu dejā ir sastopami 35 dejas pamatzīmējumi, jeb statiskie grupējumi un grupējumi kustībā. Piemēram, sudmaliņas, tīteviņas, kliņģeris, kolona pinuma satvērienā,
mezglu siešana, žogu pīšana, gata. Tas ir latviešu dejas teorētiskais raksturojums, bet būtībā tās sevī apvieno valodu, tautas mūziku, tautas dziesmu, tautas tērpu, ornamentus un rakstus, kuros ir ietvertas smalkas dzīves mācības dzīvošanai saskaņā ar sevi, blakus cilvēkiem un dabu. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka 21. gadsimtā dejošana tautisko deju pulciņā ir vēlme dzīvot saskaņā ar latviskās dzīves ziņas vērtībām un būt latvieti. Cilvēkiem mūsdienās nepietiek būt par pasaules pilsoni vai arī būt tikai individam un dzīvot ikdienas praktiskajā vidē. Ir vajadzība sevi sajust piederīgam, atbildīgam, kopā dejot, radīt un dzīvot. Tālāk es vēlos nedaudz atklāt, kā no dejas skatuviskā varianta 8 pāriem tiek izveidota laukuma deja, jeb lieldeju stadionā vairākiem tūkstošiem dejotāju. Lieluzveduma laikā katrs kolektīvs nedrīkst domāt tikai par sevi, bet katram dejotājam ir svarīgi sevi sajust kā liela organisma sastāvdaļai, no kura kopīgās rīcības ir atkarīgs dejas koptēls. Skatītāju uztverēji, atrodoties lielā attālumā no dejotājiem, priekšplānā izvirzās masveidīgums un sinhronas darbības. Deju lieluzvedumā noteicošā ir vizuālā uzbūve, kopaina, dinamiskas negaidītas situāciju un zīmēju maiņas, plaši žesti, auguma darbības. Sīkos deju zīmējums laukumā vispārinotie kļūst monolīti, labi salasām, emocionāli iedarbīgi un ļauj uzbūt krāšņu rakstu mozaīku. Gala rezultātā, izveidojot priekšnesumu, kur katrs skatītājs var izjust savu personisko klātbūtni un rast savu stāstu. Kā tad tiek izveidota lieldeja? 2 gadus pirms deju svētkiem katrā kolektīvā tiek iestudētas koprepertuāra dejas, tiek sagatavot metodiskie materiāli, tas ir dejas apraksts, dejas zīmējumi, notis, dejas video ieraksts, kustību video ieraksts, muzikālā pavadījuma audio ieraksts un notiek koprepertuāra apgūšanas semināri. Gadu pirms svētkiem visā Latvijā notiek repertuāra pārbaudas skatas, lai pārbaudītu iestudētā repertuāra precizitāti. Rudenī pirms svētkiem notiek repertuāra precizēšanas semināri, kuros deju virsvadītāji veic pēdējās korekcijas un precizējumus dejas iestudējumos. Pusgadu pirms svētkiem virsvadītājs sāk veidot laukuma zīmējumus. Pavasarī pirms svētkiem visā Latvijā notiek skatas, kurās vēlreiz tiek pārbaudīts repertuārs un noteikti svētku dalībnieki. Mēnesi pirms svētkiem notiek laukuma zīmējuma seminārs, kur virsvadītāji iepazīstina deju kolektīvu vadītājus ar lieldeju rakstiem, uznācieniem, pārgājieniem, nogājieniem un papildus darbībām dejas laikā. Un 2 dienas pirms svētkiem notiek kopmēģinājumi Rīgā, Daugavas stadionā, kur vienas dejas iestudēšanai un izveidošanai par deju svētku priekšnesumu ir atvēlēta tik 1,5 stunda. Vai tādēļ nedziedāju, kad man grūti jāstrādā, ir rokas, kājas piekusušas, mēlē mana nepiekusa. Rokas, kājas piekusušas, mēlē mana nepiekusa. Kur es gāju, tur dziedāju.
D grupa, kas nav 3 dienā būs priekšā, bet tā nav. Ņem dieviņi, dzelža šķēres, nolīdzini meža galus, nolīdzini meža galus, lai dziesmiņa pāriskana, nolīdzini meža galus, lai dziesmiņa pāriskan. Neapšaubāmi liela nozīme ir tam, ko mēs dejojam. Bet daudz svarīgāk ir emocija un enerģija, kas rodas šo visu izpildot vispirms pārī, tad kopā grupā. Deju svētkos satiekas pilnīgi nepazīstami cilvēki no Latvijas malu malām. Dejotāji dod roku blakus stāvošam dejotājam, lai arī pilnīgi nepazīstamam cilvēkam uzticis viens otram, ļaujas kopīgam dejas solim, ritmam un rakstam. Un kamēr vien Latvijā būs cilvēki, kuri dejo, būs deju pulciņi, kamēr būs deju pulciņi, būs deju svētki, un kamēr būs deju svētki, pastāvēs latvieši un latviešu valoda. Spēks, pārliecība, lepnums, dejot un dzīvot prieks. Tie ir deju svētki, raksturojot lielumu. Pēc centra līdzinamies, pēc centra līdzinamies, pēc centra līdzinamies. Ritmā. Piebīdamies ar divu soli un nolīdzinamies. Aiziet! Nākošais, aktīvāk!
augušam kokam stipras saknes.